Tad sanāk tā, ka tu esi atbildīgs ne tikai par to transportu, par to loģistiku, kur kas, lai nebrauktu tukšas mašīnas, kā tu minēji, bet tu arī esi konstanti informēts par to, kāds sortiments tajā mašīnā ir, un tu arī jau zini, kur konkrēti vajadzētu tādu konkrēto sortimentu nodot. Īsā atbilde ir jā. Jā. Man tas ir jāzina. Es cenšos to arī zināt un sekot tai informācijai. Un tad sanāk tā, ka arī var gadīties, ka, piemēram, ir kaut kāds konkrēts sortiments, kuru nemaz nevad uz tuvāko punktu. Varbūt, kad ir jāved kaut kur tālāk, jo tur, piemēram, pieņem kaut ko pavisam citu, jā? Protams, ir sortiments Latvijā. Varbūt nav tik liela valsts, bet iespējas ir plašas. No viena un tās pašas krautuves var vienu materiālu vest 20 km, bet citu materiālu 150 km. Tad tas tāpat īstenībā tā kā drusku sadalās. Nav tā, ka gluži viens konkrēts saimnieka mežs tiek aizvests uz viena gateri, viņi paņem visu, bet tas vairākās vietās jānodod, jā? Jā, protams, eglis vienā virzienā, bērze citā virzienā. Tur vēl sadalās arī pa diametriem un pa garumiem. Jēzus, trakums, jā. Nē, saprotams, tāpēc jau mēs esam šeit, lai saprastu to tavu specifiku. Man liekas, mēs varētu runāt vēl un uzzināt vēl visu kaut ko jaunu.